Okay, so this afternoon we're going to do a little more work in thinking about that bridging and bonding in a more particular way. So I'm going to divide you into groups of 4 or 5, I guess. And so to start, there's going to be several phases of this. Each group is going to get a kind of museum, not a specific museum, but a kind of museum, a natural history museum. Doesn't have to be this in Riga Natural History Museum. It can be any natural history museum. And a person, right? In this case, a 50-year-old choral singer from Belgium. Okay, I have many personalities. Your first job as a group, and I'll give you some paper to work with, is to design something that's going to connect the subject matter of this museum to this person. All right, so you might want to spend some time at first talking about what you think this person is like, you know, building kind of an imaginary profile. What do they like to do? What are they interested in? Who might they be going to the museum with, right? Think about those things. And then think about whether it's an exhibit, a program, could be anything that's going to connect these two together. Does that make sense? Okay, so let's figure out the best way in groups of 4 or 5, I think. So you can divide yourself. So how are you all doing? Oh, you have a natural history museum. You have your museum, but you have a basketball fan. Yeah? Okay. So, oh, challenges. Oh, interesting. Ah. How are you doing? Good? Good? Okay. Now, I'm going to ask each group to report out just your high points, right? Not that your entire discussion summary, but just in a minute or two, just the high points about what you talked about the person, and then what you decided to do. Okay? And we'll just go around the room. So we're going to start with you. Yeah. Mūsu grupā bija novada pētniecības muzejs un 60 gadus veca vācu turiste. Un mums ļoti paveicās, jo mums ir cilvēks no novada pētniecības muzeja gandrīz. Tātad iespējas varētu būt divas, jo Latvijā ļoti vēsture saistīta ar Vāciju, Vācijiem un varoniem. Un tātad varbūt iespēja, ka šai turistē ir radinieki bijuši Latvijā, vai ir iespēja, ka nav radinieki bijuši Latvijā. Ja viņa ir saistīta ar Latviju dzimtas saiknēm, tad varētu vai nu iesaistīt viņu izstādes veidošanā, viņu vāciešus kā tādus, vācu kopienu arī Vācijā, meklējot vācu saknes Latvijā, ko varētu arī būt kādā datorprogrammā pēc tam uz vietas muzejā, lai meklēja savu uzvārdu, piemēram, kur Latvijā viņš bijis, ģimenes pogu. Un savukārt, ja nav radi Vācijā, vienmēr mums paliek vācu iezīmes latviešu virtuvē, latviešu alus un vācu alus salīdzinājums, kopīgais, atšķirīgais latviešu valodā vācu vārdi, vācu ietekmes tautas tērpos vai, piemēram, nujošana pa vācu vēstures vietām Latvijā. Okay, great. Good job. Okay, next group. We had it was a museum of contemporary craft. Here, why don't you turn around and face them, not me. So it was the Museum of Contemporary Craft, and our person was a 12-year-old female basketball fan from Valby.
So as you know, Bali is not very close to Riga, so we decided that this museum, Contemporary Craft Museum, is most likely not located in Bali, but somewhere else, for example, in Riga. And that meant that the girl would not come on her own, she would either come with her family or with either a group from school or something like that. But as she likes basketball, she definitely plays in the school. They have like activity of basketball players. She's part of this group. She plays basketball in her spare time. So the Museum of Contemporary Craft, there is a person who also has a daughter who likes basketball. So this museum, they have this catalyzer who is initiating such activity as it is a basketball match, a basketball competition where these amateur basketball players are invited to participate. And so this girl is her basketball players from Bali. They come to Riga to take part in this competition. And the prize is specially designed clothes for this team that they get as an award in this match. Ah, so the clothes, Contemporary Craft is the... That's their kind of incentive to come and participate. Ah, very interesting. Okay, next group, who's ever back there? Mēs bijām izcila komanda. Santa, Vineta, Anda, Kristīne un Agrita. Mēs no Novadpētniecības muzeja, pagasta muzeja, un mūsu apmeklētājs 50 gadus vecs dziedātājs no Beļģijas. Un mēs tā kā sapratām, ka tas nav vienīgais, aiz durvīm stāv vesels koris. Un tā kā mēs tādu brīnišķīgu komandu, mēs ļoti žīgu organizējām tikšanos ar mūsu vietējo kori un apzinojām nevis telefoniski vai tur e-pastiņos, bet no mums mutē. Līdz ar to intriga liela, visiem bija jānāk ar dziesmu kladiem un sarīkojām sadziedāšanos, kādās valodās varējām. Un pēc tam kori turpināja draudzēties, mēs savukārt iesaistījām koristus un izveidojām datu bāzi par pagasta vēsturi šodien. Tātad par dakteri, kurš dzied korī, traktoristu, slaucēju, visādām citādām profesijām. Un tas mūs pamudināja tālāk un dziļāk, un ko mēs darījām, mēs atgājām pagātnē un izvilkām ārā koru sārakstus un tad uztaisījām pagastu vēsturi caur koristu dzīves stāstiem. Rezultātā pēdējā sanāksmē mēs mainījām muzeja misiju un turpāk būsim pagasta dziesmu svētku muzejs. Ah, I love the change. Interesting that both, I have no microphone, sorry. Interesting that both these two rely to some degree on personal connections, right? And I think that's, you got the word out by letting people know someone else had a basketball playing daughter. I think that's actually something I'll find quite interesting about Latvia in general. You are not so big. So that idea of connection seems really possible here in a great kind of way. So let's go to the next group. Mums ir muzejs Contemporary Craft muzejs, un mūsu apmeklētājs ir 21 gadu vecs vīrietis, biznesa students no Rīgas. Un tad mums ir divas iespējas, vai viņš ir nabadzīgs spiests apmeklēt šo muzeju, jo viņam ir skolā jāizstrādā projekts, jātaisa aplikācija muzejam, un mūsu darbiņš tad ir darīt visu iespējamo, lai viņš nevis vienkārši izdara savu darbu, bet ir arī kaut kāda interese viņam par to, un līdz ar to tas rezultāts sanāk labāks.
Un tas, ko mēs varam viņam piedāvāt, tā kā viņš ir noguris no studijām un sēžot un skatoties datorā un arī noguris no informācijas ļoti daudzās, ko jebkurš students uzņem, tad mēs viņam piedāvājam rokdarbus, kas mūsu muzejā ir ļoti daudz un dažādi. Mēs piedāvājam darbnīcas, kurās viņš meklē to savu īpašo interesi, un tādā veidā viņš ir daudz interesētāks izveidot to produktu. Un otrs variants ir, ka mēs ejam savukārt pie studentiem, pie studenta konkrētā 21 gadu vecā vīrieša un lūdzam, lai viņš un varbūt kaut kādā sadarbībā ar pārējiem studentiem izveido mums produktu, mums palīdz. Un tas, ko mēs domājām, kas varētu būt tā palīdzība vajadzīga, lai viņš mums palīdz saprast, kā mēs muzejā varam izveidot kafejnīcu, jo viņi studē biznesu, mums vajag kafejnīcu. Nevienam kafejnīcas vadītājiem nešķiet pagaidām pārāk pievilcīgi atrasties muzejā, un tad mums ir vajadzīga viņa palīdzība, viņa pieredze tieši sadarbībā ar šiem biznesa cilvēkiem un izpratni par to, kā nopelnīt, kas mūsu muzejam droši vien nav. Very nice thinking about the assets that he brings, the possible knowledge about establishing a coffee bar or whatever. That's a great, interesting way of thinking about it. So is there another group in the back, all the way back there? Tā, mēs esam no Tehnoloģiju vēstures muzeja, un mūsu apmeklētājs ir 35 gadus vecs tēvs no Rīgas. Tā kā viņš ir samērā jauns tēvs, strādājošs, visdrīzāk viņš tikai sestdienas var pavadīt kopā ar bērniem. Tādēļ šajā sestdienā viņš ir izdomājis aizvest bērnus uz muzeju. Un muzejā mēs viņam varam piedāvāt dažādas darbnīcas, lai viņš ne tikai staigātu apkārt un aplūkot eksponātus, bet reāli kopā radoši ar bērnu darbotos. Un viena no darbnīcām varētu būt konstruēšanas darbnīca, kur ir dot dažādi uzgriežņu, skrūves, stieples un visādi materiāli, no kuriem var izveidot, piemēram, automodeli vai kādu lidmašīnas modelī. Un otra darbnīca varētu būt dažādu fizikas procesu izprašanai, jo tehnoloģiju attīstībā noteikti svarīgi ir fizikas process, it sevišķi sākotnēji, un tādēļ, piemēram, viena no darbnīcām varētu būt hidrolikas darbnīca, kur ar ūdens palīdzību, šķirču, dažādu trūbiņu palīdzību mēs varam izprast, kā darbojas hidrolikas process. Un izstādi, kas varētu būt interesanti gan tēvam, gan bērniem, varētu būt, piemēram, telefonu aparāti cauri laikiem, jo tie ir ļoti daudz mainījušies samērā neilgā laika posmā, un bērni varētu būt izbrīnīti par to, kā iepriekš nebija touchscreen un tādas visādas lietas. Paldies! Great. Okay, no, I don't have anything. So we'll go, great job. So we'll go to who's ever next. We had a museum of natural history, and our person is an 80-year-old military veteran. So first we decided that different things would be important to take into account about him before we figured out everything that could happen. Namely, when he goes to the museum, he needs somewhere to sit down, and needs to make sure it's accessible because a lot of stairs are probably not very good. And also you need to remember he might be lonely, so you need to do something that would really involve him in the community. So we had several different ideas, and one of them was involving seniors together with children. And as a military veteran, he probably has knowledge of things like geology and experience in different kinds of terrain. So one possible activity that they can engage in is, and in Latvia, orienteering is a very popular sport, but as an elderly man, maybe he can't get into the forest, but you can help teach children, such as looking at the maps and identifying different important things. And also just in general, just working together to bridge the generations between the
the seniors and the kids, they're going to different, I know in North America there are several different places where they put kindergartens in old age homes, so different generations can work together. It's beneficial for everyone. So that's something that we could bring to a museum context as well. Okay, great. Nice job. Next group. Tātad mums ir arī mūsdienu rotaļu muzejs, 80 gadus vecs militārais veterāns. Un šiem cilvēkiem dažkārt patīk dalīties savā pieredzē, un mēs viņiem dosim platformu dalīties ar šo militāro pieredzi varbūt, bet galvenais, ko viņš darīs šajā muzejā, viņš stāstīs par lietām, ko viņš izgatavoja karojot, ka nebija jākaro. Mēs sadarbosimies ar karu muzeju un uztaisīsim izstādi, kur varēs aplūkot dažādas gredzenus, ko ir pagatavojuši militāris dažādos pārstāvju laikam 1. un 2. pasaules karā. Un viņš mācīs, kā to darīt. Viņš rādīs, kā viņš to darīs no karotēm vai kādiem tādiem arī no čaulītēm, no lotas čaulītēm. Un tas ir tas, kā mēs viņu iesaistīsim, kā darbnīcas vadītāji. Nice, very nice. Okay, next group. Mums te ir 12 gadus veca meitene, kur spēlē basketbolu. Viņa ir no Balviem. Viņa apmeklēs dabas muzeju. Tad mēs skatāmies, mums nav formulēts, ka dabas muzejs ir obligāti Rīgā. Tad mēs domājam, ka tas varētu būt Latgales dabas muzejs. Mēs meitenei piedāvāsim izvēlēties, jo iespējams, ka bez basketbola viņam ir arī citas intereses un aizraušanās. Bet primāri basketbols ir grupas spēle, un tad tas pirmais piedāvājums varētu būt orientēšanās sacensības dabas muzejā, ne tikai pašās telpās, bet arī apkārtnē, kur ir noteikti trase, un katrā kontrolpunktā ir kāds uzdevums. Nu, piemēram, jāsliek puzle, jāpazīst augus un tā tālāk. Balvā meitene varēs iegūt biļeti visai savai klasē. Tad viņai ir iespēja atnākt uz muzeju vēlreiz. Otrā iespēja ir darīt kaut ko pie galda. Un, piemēram, meitene savos 12 gados varbūt ir iemācīsies jau kaut ko nodīt. Un tad viņi varētu mēģināt nodīt šūnu. Šūnas modelīti. Un trešā iespēja mēs piedāvāsim viņai brīvi izvēlēties, skatīties un iepazīt muzeju pēc savas izskaņas. Mūsu grupai arī bija ļoti skaists uzdevums. Mēs tātad esam lokālās vēstures muzeja 2000 kaut kur Latvijā. Un kā jūs visi zinat, ka lokālās vēstures muzeja ļoti bieži ir diezgan līdzīgi. Viņi gan ir līdzīgās situācijās, ko gan viņi visi tur savās. To paši priekšmets, kas ir visu Latvijā. Bet mūsu apmeklētāji potenciālais ir 35 gadu vecs vīrietis. Pēc mūsu domām, kas varētu būt cilvēks, kam varētu būt ģimene, varētu būt jau arī tādi bērni, mazāki, pusauģi bērni. Tātad viņiem tēvs ir izdomājis, ka viņam vajadzētu arī nodarbināt savu ģimeni, padarīt viņu dienas interesantas. Bet mums kā muzejam bija arī svarīgi, lai šis tēvs ar bērniem atnāktu vienreiz uz muzeju, bet nāktu arī nākošais, un varbūt arī aiznākošais, un varbūt paņemt arī citas ģimenes līdzi. Tad mēs domājam, ko viņš varētu šeit muzejā kaut kur Latvijā. Tātad tēvs ir no Rīgas, tātad viņš kaut kur brauc. Mēs iedomājamies, ka šis tēvs ar ģimeni varētu būt arī ceļotājs, tātad savas Latvijas vēstures vai skaistuma vai kultūras ieinteresēts cilvēks. Tātad dzimtas sakņu izpēti. Viņš varētu savai ģimenei aizvest, rādīt
lūk, no kurienes ir cēlusies mūsu dzimta. Un mūsu muzejs tātad nodarbojās noteikti ar šo sava novada, sava pagasta dzimtu vēstures izpēti. Pēc tam, aizbraucot uz kaut kādu tālu vietu, bērnam tomēr ir vajadzīga izpēte, bet tēvs ir izdomājis, ka viņš gribētu iedzināties vēsturē. Mēs esam padomājuši par vietu, kur paliek bērniem. Pēc tam ar domu, lai cilvēks atbrauktu vēlreiz, mēs esam parūpējušies par to, lai mums muzejā būtu mūžizglītības programmas, respektīvi iespēja darboties. Un šajā ziņā mēs esam gājuši mazliet tālāk, ne tikai darboties bērniem un tēvam, kā arī visai ģimenei, bet, teiksim, ģimenei kā tādai, bet te viņi veido saites savstarpējās. Tēvs varbūt beidzot var aprunāties ar saviem bērniem. Ārkārtīgi prestiža izstāde. Mums ir beidzot vietējā slavenība, kas ir slavens visā Latvijā un arī aizbraucis uz Ņujorku un tur tagad pelna lieliskus punktus. Basketbolā viņš ir nodevis mums savu krekliņu kolekciju. Un tēvs beidzot ir varējis atbraukt uz šeit. Un tātad saistība arī ar šo prestižu. Viņš noteikti arī darbā varēs pateikt, es biju šajā muzejā. Un aizbrauciet, jūs arī apskatieties, cik skaisti ir šī krekliņa. Nākošā un pēdējā tāda, par ko mēs esam ļoti domājuši, lai piesaistītu gan tēvu ar bērniem, un varbūt arī viņu draugu loku. Tas ir kaut kādas vietēja tradīcija, kas nav nekur citur, respektīvi kaut kāds festivāls. Mēs vēl neesam izlēmuši, kāds šis festivāls ir, bet tas noteikti būs. Un pēdējais, par ko ir būtiski rūpēties, ja viņš ir aizbraucis tālu no Rīgas uz Veclaidzemi, uz Rucavu, uz Dievstozinu turieni, viņam ir iespēja paēst, viņam ir iespēja apmeklēt varbūt vietējo alus darītavu, viņam ir iespēja izkulēties. Mēs dodam viņam šo informāciju. Okay. Okay, those were great. A couple things were particularly interesting as I listened to all of them. One, I very much appreciated how many of you thought about people's whole selves. That they're more than just that one single thing, right? That the war veteran is also a craftsperson. That the basketball playing girl is also a fashion, whatever. The idea that these we're not just one thing. So when you think about that. But I was also interested, very few of, what's the thing that we spend the most time on in museums? In terms of the public? What do we spend the most time and money on? Exhibits, right? Very few of you thought about exhibits as a way to engage. And that's really interesting, right? Because that is where and it's true in every country, where we put lots of time and effort and resources. But somehow we don't often quite think about them as the ways that we can really engage visitors. So, you're gonna take is your pink sheet of paper who has the person on it? Yes, what color has the person? Pink? Okay. You are gonna trade that pink piece of paper with another group, so you get a different person. However, it makes sense to trade. Every group needs to end up with a different kind of person. And now, everybody have somebody new? Yeah, just trade away and end up with someone. Do you still need someone new? Yeah. Can I switch? Yeah? Okay. Everyone has someone new. Yeah? Now, your job is to think of an exhibition at that museum that's going to bridge both the person you started with and your new person. But I want you to think about an exhibition at that museum
that's somehow going to bring those people together. Okay? Makes sense? I see a couple confused faces. Questions, or are you okay? So how you doing? Is there such a thing as thinking too deep? Maybe. So, who was your first person? Ah, and now you have a war veteran. Ah. It's okay to think deep. Okay, is everybody ready? Yeah? So why don't we start this time in the way back? Yes, start way back there, and we'll come up around this way. Mūsu grupai pirmais cilvēks bija 80-gadīgs kara veterāns, un tagad mums ir 12-gadīga meitene, kurai patīk spēlēt basketbolu. Un mēs, kur ir basketbola fani, varbūt viņai vienkārši patīk skatīties. Un mēs mums radās pat vairākas idejas. Kāds muzejs? Muzejs ir dabas muzejs, kas mazliet sarežģīta situācija. Tā, pirmā ideja mums bija par izstādi, kurā var aplūkot dažādus veidus, kā tiek izgatavots sporta inventārs, no kādiem dabas materiāliem tiek tikuši izgatavoti gan senos laikos, gan mūsdienos, gan gumijas, gan koki, gan plastmasas, un kas atbūt kāda dabaskie materiāli ir plastmasas sastāvā un tam līdzīgi. Bet tas likās dažkārt, ka tas varētu būt garlaicīgi meitenei īpaši. Tā, tad viens no variantiem, kas vēl mums radās, vēl viena ideja bija kādas spēles, kādas sporta spēles tiek spēlētas kara apstākļos, kur lielu ieguldījumu varētu sniegt tieši mūsu 80 gadus vecais kara veterāns. Un trešā ideja bija par tā kā kara veterānam ir 80 gadu, tātad viņš ir dzīvojis samērā veselīgu dzīvesveidu, visticamāk, karu mūžu. Savukārt meitene spēlē basketbolu, tātad viņa nodarbojas ar sportu, viņa arī dzīvo veselīgu dzīvesveidu. Tas ir dabas muzejs, tad mums dabas muzejā būtu sadaļa par cilvēku veselīgu, cilvēku attīstību. Un tad šī izstādē varētu tikt salīdzināti priekšstati, kas bija veselīgs dzīvesveids, 70 gadus atpakaļ, un kas ir veselīgs dzīvesveids šodien. Un tajās abos gadījumos abi mūsu kopienu pārstāvji varētu sniegt savu ieguldījumu, gan pastāstot par šiem senākiem laikiem, gan par šodien. Kas šodien jauniešiem liekas veselīgs, un kas likās jauniešiem veselīgs, mums teiksim, 70-60 gadīgi. Es vēl varētu piebilst. Man piebilst, ka pirmo un otro variantu var savienot un paskatīties, no kādiem materiāliem izgatavoja sporta inventāru kara apstākļos. Skaidrs, ka nebija pieejama rūpnieciski ražotē, tad tur varētu būt interesanti dažādi veidi, kāds tika gatavots. So that's a really interesting thing you just did, which is called plussing, right? As a way of working, right? Often when people propose something, there's someone else in the group who goes, no, that'll never work, right? You all have people at your museum like that, right? Everyone has those. And what you did, you took one idea and you added on another idea to make a better idea. As you work on projects, that's a really useful kind of creative tool to use, is to start a meeting when you're talking about something new to say, no negative, no, that won't work.
but let's just try plussing our ideas, which is exactly what you just did. So, great. Mēs savienojām Rūpdarbu muzejā 21 gadu vecu biznesa studentu un 35 gadu jaunu tēvu. Mēs vispirms sākām domāt, kā iesaistīt vīriešu pārstāvis un vīrieti muzejā, jo, ja šim vīrietim būs interesanti, tad viņš atnāks viens vai ar saviem bērniem. Un mēs domājām, ka mēs taisītu ekspozīciju, kas būtu mūsuprāt nedaudz vīrišķīgāka, un mēs taisītu loku un loku uzgaļu attīstības ekspozīciju, kā pirms 5000 gadiem ir bijuši loku uzgaļi, un kādi ir tagad, un kādi ir loki, kāds ir pultis. Bet tas, ko mēs darītu, būtu ne tikai taisīt ekspozīciju, bet iesaistīt viņus šajā darbā. Tas cikls, ko mēs veidotu, būtu pirmkārt ekspozīcijas apskatīšana, izvēlēšanās, kas te labāk patīk, vai tas, kā izskatījās, būtu uzgaļi pirms 5000 gadiem vai tagad, un kādā veidā viņus var izgatavot. Un tad mēs iesaistītu radošās darbnīcas, kurās tad šis cilvēks vai biznesa students vai tētis vai bērniem varētu iesaistīties un kopā izveidot šos te uzgaļus. Bet, kā jau mēs zinām, jaunieši un biznesa studenti ir avantūristi un viņi vēlas kaut kādu asumu. Un tad mēs varētu izdomāt arī kaut kādu veidu sporta spēles un kaut kādu noteikti to visu ar vienu lielu sacensību logu straušanā. Ja. Vēl mēs iesaistītu, kas vēl nebija tā kā noteikums, bet mēs pieņemam, ka visiem šiem jauniem studentiem ir ļoti svarīgi vidas aizsardzība un tos gultu uzgaļus un loku materiālus mēs vēl tā kā no otrreizējās pārstrādes materiāliem pievienota vērtība vai izvilkt no, tos, kas izvilkt no kaut kādas upītes, piemēram, attīvat upīti vai kaut kā tā. Great, thanks. Is there another group back there? Yeah, so let's go. Pirmais mums bija 50 gadus vecs beļģu korists, kas apmeklē nopietniecības muzeju, un otra persona 80 gadus vecs militārists. Ļoti sadabīga kompānija. Mēs izdomājām tā, ka mēs veidosim tādu atraktīvu izstādi, kas nosauksies Rekā varoņi rodas. Un tā ir domāta tāda vairāk patriotiska, un lai piesaistītu uzmanību ne tikai šiem vecākajiem cilvēkiem, bet arī jaunatni. Piemēram, ir tā, ka saistībā ar šiem vecākās paaudzes cilvēkiem, šiem militāristam, ka varētu interesēt gan šīs leģionāru dziesmas un padomu laika dziesmas, mēs varētu eksponēt šīs senās dziesmu klātesā. Tad vēl arī varētu būt kādi tembeļu albumi, kas ir būt, teiksim, atmiņas par dienēšanas laiku, ko viņi ir darījuši kara laikā. Un vēl kā atraktīva lieta būtu šautuve. Un varētu katrs izmēģināt tad rokiem un savus talantus apliecināt šādā militārā jomā. Papildinās par tām dziesmām, jo vienmēr jūs jau arī zināt, ka tā tradīcija armijā ir bijusi vienmēr dziedāt, un tas ir gan ļoti daudzām tautām, un tad līdz ar to arī šie dziedātāji no Beļģijas tad arī sagatavotu savu pienesumu, kas tur Beļģijā ir bijušas šīs te karavīru dziesmas. Great. Okay, let's go way in the back. Let's go so we don't forget them. Mūsu muzejs ir tehnoloģijas vēstures. Auditorija ir 35 gadus vecs tēvs, tad līdz ar to bērniem, un 21 gadu vecs biznesa students. Izstāde būs par tehnisko progresu caur investīcijām. Un tā kā reizēm apmeklētājiem varbūt izstādes neuzrunā, viņi saka, ka tās ir garlaicīgas, tad mums ir ideja veidot to kā prakses iespēju studentiem, lai viņi paši izveido šo izstādi, tad šie biznesa studenti grupa. Un viens no Tad elementiem būtu šajā izstādē izmēģināt vēsturiskās tehnoloģijas, kas droši vien ir kopijas,
un kuras pēc savām funkcijām ir analogas kādām mūsdienu tehnoloģijām. Mēs tā kā piemēram izmantojam tā kā rācijas, varbūt mobilo telefonu, kaut kā šādu veidu to sasaisti. Great, thank you. Okay, so whatever group is next. Labi, es to stāstīšu latviski. Mūsu muzejs ir Contemporary Craft, ko mēs sapratām nevis gluži kā mūsdienu rokdarbu, bet kā amatniecības muzeju. Un mūsu pirmais apmeklētājs bija 12 gadus vecā meitene, kurai patīk spēlēt basketbolu, un otrs apmeklētājs ir 35 gadus vecais tēvs no Rīgas. Un mēs diezgan līdzīgi kā pirmā grupiņa, kas runāja, domājam par to, ka varētu izveidot izstādi par to, kā top sporta inventārs. Nevis par materiāliem, bet tiešām par to, kā tas tiek taisīts, piemēram, kā tiek šūta futbola bumba vai kā tiek būvēts skeletonu kamats, jo tā patiešām ir īsta māksla. Un šo izstādi, protams, būtu interesanti apmeklēt gan futbola faniem, gan hokeja faniem, gan basketbola faniem. Jo mēs pieņemam, ka 35 gadus vecais tēvs no Rīgas visticamāk ir hokeja fans. Vēl viena mūsu tāda iecerē bija, ka varētu rīkot tikšanās ar ievērojumiem Latvijas sportistiem, kaut vai, piemēram, ar Latvijas hokeja izlases kapteini vai kādu no basketbola komandas. Un varētu aicināt arī apmeklētājus parakstīt hokeja inventāru, piemēram, hokeja nūju vai basketbola bumbu, kas tā tiktu uzdāvināts šīm komandām. Jā, visi piebilst, tad es arī gribēju piebilst par to, ka mums bija iecerē, ka viens no eksponātiem ir, ka daži no šīs izstādes eksponātiem ir tādi, kas ir īpaši gatavoti tikai šajā izstādē, starp kuriem varētu būt, teiksim, adīta vai tamborēta basketbola bumba, un tad ir īpaša akcija, kurā šī bumba, apmeklētāji šo bumbu paraksta, un tā tiek uzdāvināta šī brīža Latvijas basketbola superzvaigznei Porziņģim, un, protams, meiteni no balviem nevarētu stāties pretī šādai kārnošai iespēja Eiropas uz Rīgu un parakstīt šo bumbu, lai arī viņas paraksts būtu uz šīs te lietas, kas nonāk Porziņģa rokās. Un, jā, šī izstāde ir sadarbības izstāde ar sporta muzeju. Great, great. Okay. Tātad mums bija novadpētniecības muzejs un 60 gadus veca kundze no Vācijas un 12 gadus veca basketbolista no Balviem. Mūsu novadpētniecības muzejs ir Balvu tūmā un mums ir vietējā muiža. Muižā ir dzīvojuši baltvāci, tātad Vācijas Baltijas vācieši. Un mūs interesē tas, kā fiziskā kustība notika šajos laikos, kad muižā kāds dzīvoja. Tātad izstādē mēs rādītu tērpus, kuros notika fiziskās aktivitātes un eksponātus, kas saistīti ar fiziskajām aktivitātēm. Teiksim, sporta veidiem, ko piekopa muižās. Tas būtu tenis, tā būtu jāšana uz zirga, tas varbūt kāds krikets būtu vai kas tāds. Riteņbraukšana jāvēlāk. Un mēs piedāvātu gan turistei, kam ir vācu saknes Latvijā, gan arī meitenē 12-gadīgai no Balviem, izmēģināt arī šīs aktivitātes pie tām autentiskajos tā laika sporta tērpos. Tas nozīmē, piemēram, uzvilkt garo skaisto 19. gadsimta kleitu un mēģināt spēlēt tenisu. Un tam diez vai kāds spētu pretoties, jo tas būtu gan fiziski interesanti, gan arī ļoti izglītojoši. Un noteikti fotofiksācija, jā, tam visam. Great, thank you. Okay, over here, I think. Tātad mēs joprojām esam novadpētniecības vēstures muzejs. Un mēs esam domājuši par ekspozīciju, kas varētu iesaistīt plašāku loku un tādu, kas arī varētu interesēt citus
cilvēkus no citām Eiropas zemēm. Un, kā mēs zinām, ka Latvijā viena liela daļa turistu ir vācu izcelsmes. Tādējādi mēs izstādi, ko esam izveidojuši tādu novadu iedzīvotāju Eiropas lielo pārmaiņu lokos, tā ir par 20. gadsimta vieglākām un smagākām dienām Latvijā un konkrēti mūsu novadā. Un šo izstādi ir atbraukusi gan vācu turiste 60 gadus veca, jo viņas dzimte cēlusies no šīs puses, un ir atbraucis arī tēvs no Rīgas 35 gadu vecs, un iespējams, ka viņam, bet vispār viņam ir bērni līdz. Viņš arī grib parādīt, kā viņa dzimta ir dzīvojusi un varbūt arī cietusi lielajās pārmaiņās 20. gadsimtā. Un šeit viņa abi satiekās muzejā. Muzejs ir ne tikai vieta, kur katrs atbrauc apskatīties kādu lietu vai kaut ko uzzināt jaunu, bet arī vieta, kur cilvēki satiekās. Un, diemžēl, mēs esam novadpētniecības muzejs ar salīdzinoši ierobežotu budžetu, un mums nav tulkojumu, mums nav parakstu apakšā. Un šis vīrietis ir spēja šai kundzei, 60 gadus vecajai vācietei, iztulkot gan attēlu parakstus, gan izstāstīt par vietējo vēsturi, jo viņš jau muzeju ir apskatījis. Un kāda vēl viņam izraisās ļoti interesanta saruna par to, kas tad notiek 20. gadsimtā. Vienus, tas ir vācu tautības cilvēkus, izraidīja no šejienes, pēc tam viņi nebija sevišķi mīlēti. Savukārt tagad Latvijas iedzīvotāji var braukt uz Vāciju, piemēram, uz Eiropu, un tad 35-gadīgais vīrietis tur arī ir apguvis šo vācu valodu, un tādēļ viņi atvar šeit satikties, Nomalas muzejā, aprunāties, izrunāt par vēsturi, izrunāt par vietējām tradīcijām, tā skaitā par alus darītavu, kas abām tautībām ir kopīga. Okay, great. Next group, right? Back there. Jā. Mēs esam arī vēl joprojām Dabas muzejs, un mums ir jāapvieno 12-gadīgi basketbolis no Valviem ar 80 gadus vecu militāro veterānu. Izstādes nosaukums ir Rota mieram. Un tā kā mēs zinām, ka šis militārists veidoja rotas, ko mēs uzzinājām jau iepriekšējā reizē, tad mēs viņiem piedāvāsim iepazīt dažādos laikmetos, dabas materiālos bāzētas, veidotas rotas, un būs gan rotas no dažādiem šiem militārajiem elementiem, gan no dabas materiāliem, kā arī kāda maza nodaļiņa veltīta dzintaram, kas tomēr ir Latvijas simbols. Un tā kā tā izstāde notiks Ziemassvētku laikā, tad radošā darbnīca būs rotas ne tikai cilvēkiem, bet arī eglītei, telpai un tam līdzīgi. Un būs dabas darbnīca, kur viņi abi blakus sēžot, veidos eglītei tās rotiņas no dabas materiāliem. Un varbūt meitene ieraudzīs vīrietim rokā kādu skaistu gradzeru, un viņiem būs iemesls aprunāties. Paldies! Tātad mūsu situācijā mūsdienu rokdarbu un vai arī jaunatniecības muzejā satiekās tas 80 gadus vecais militārais veterāns un 50 gadus vecs skolu-dziedātājs no Beļģijas. Tad tajā ekspozīcijā tā vienkāršā as varētu būt tieši tā mūzika un kaut kādas dziedāšanas un muzicēšanas tradīcijas, kas būtu, piemēram, izpaudušās militārā dienesta laikā, kas ietver kaut kāds pašorganizēts izklaides vai pašizgatavots mūzikas instruments. Būtībā tā ideja radās no pavisam reāla stāsta, kad mans tēvs bija militārajā dienestā kaut kur uz Urāliem, tad viņš būdams mūziķis izdomāja, ka viņiem vajadzētu tā kā nodibinātu ansambli, bet nebija iespējas iegūt tā kā tos instrumentus, bet vienīgais, kas viņam bija akustiskā ģitāra, bet, lai spēlētu balles, bija vajadzīgi
bija vajadzīgs izgatavot no tā elektrisko ģitāru, un tad viņš pasūtīja no mājām, viņiem sūtīja kaut kāds tur komponentus, un tad viņš pats no finieru zāģēja to korpusu, un tad lika kopā to visu, un beigās jā, tas ansamblis tika nodibināts un darbojās veiksmīgi kādu laiku. Un tas stāsts tā kā iedvesmojas to, ka varētu būt arī kaut kāda instrumenta darbnīca, kurā varētu konvertēt, nezinu, vienkārši akustisko ģitāru par elektrisko, tad, nezinu, šie cilvēki varētu apmainīties ar kaut kādu dziesmu repertuāru, ko katrs pieprot. Jā, un tā izstādē vispār varētu parādīties kaut kāds stāsts par to, kā militārā dienas laikā varēja izmantojot radošu prātu, teiksim, izklaidēties brīvajos brīžos. Great, sorry. Part of what you see, right, is that the opportunities for bridging are endless if we use our imaginations. I could see your faces when you got your second character, and many of you were like, oh. But you did it, right? You really did it. So now, we're not done yet. I want you to ignore your characters for now, but switch your museum so you have a different museum with another group. So take your yellow piece of paper and just trade it with another group. Not yet, but in a minute, as soon as I explain. Okay, does everybody have every group have a new museum? Okay, everyone's got somewhere new. So part of what's happening in many parts of the world is that museums have decided that they need to play more of a role in helping to solve big problems in society, right? That we are not just a place to reflect, but in fact we might be a place to take action. We're definitely always a place to learn more, but many museums are becoming more activist. Museums in the United States, a number of them have taken, well, you heard about Eastern State and incarceration, issues of racism in the United States, issues of climate change, issues of community development. All kinds of museums are beginning to think that they have a role to play in helping our communities come to solutions, help find solutions. And our communities might be as small as our neighborhood, but it might be as large as the whole world. So now you have a museum. I'm going to give you, each group, a problem, a big issue. And your task is to come up with something at that museum. You don't have to think about your audiences anymore. You can ignore them. You have to come up with something, a program or an exhibit that is going to help people understand and take action about the issue you have. Does that make sense? And I want you to think about what you're going to do, but also, okay, I don't know what we gave that group that made them laugh. I want you to think about what you're going to do, but I also would like you to think about how you're going to know if you're successful. Right? So you're going to think about what you're going to do at that museum around that topic, and then how you're going to judge its success or not. Make sense to everyone? Okay, go. Okay, I'm going to add one more thing. One more complication. So, you have your ideas, right? You're getting close to your ideas. But now imagine that I am the director of the museum and I am really busy. I'm really busy. You actually don't know what I do, but I'm really busy doing it. So
your group is going to have 1 minute each to explain it. So now I'm going to give you a couple more minutes to think about how you have 1 minute, because I am so busy, right? That you need to be able to, a great skill for any museum staff person is to make a great case for a project in a short amount of time. So talk among your group about who's going to talk and who's going to be able to do a great persuasive job in 1 minute. So you've got till 2:30. Are we ready? Yeah? Okay. So I will do my best to look like a serious museum director. I don't even know how to do it, but I will do my best. And I will set my phone for 1 minute. Who wants to go first? See, funny, no one wants to go first. Okay, thank you. Mēs esam Novaļu pētniecības muzejs. Mēs izvēlējāmies, ka mēs esam Novaļu pētniecības muzejs. Okay, go. Būsim aktuāli, būsim pārunām, runāsim par būtiskāko tēmu šobrīd – klimata pārmaiņām. Veidosim izstādi par to, kā Balvu novada ir ietekmējušas klimata pārmaiņas. Aicināsim iesaistīties vietējos iedzīvotājus, sūtot fotogrāfijas ar viņu jaunības bildēm un dažādu laiku fotogrāfijām, lai varētu salīdzināt, kā viņu ziemās ir izskatījies Balvos kādreiz un kā šeit izskatās šodien. Mēs arī izvēlēsimies konkrētu piemēru, ezeru, un skatīsimies, kā ir mainījusies ezeru ekosistēmā pēdējo gadsimtu laikā, lai redzētu, teiksim, kāds ir atsaisies par zivīm, uz citiem kukaiņiem un tā tālāk, kas notiek klimata pārmaiņu rezultātā. Treškārt, mēs aicināsim cilvēkus pateikt, kas ietekmē klimata pārmaiņas, tad būs tāds pārskats par to, kas vispār sastāv šo klimata pārmaiņu rezultātu. Pretty close though. Yeah. So tell me how you would judge success. We would judge success after a year, for example, and we could just also do it regularly after a year, after 2 years. We would invite people to reflect what they have done to stop climate change. Great. Okay. All right, who's next? You ready? Okay, go. Tā mēs esam vēstures muzejs, un mūsu problēma ir samazinājusies cilvēku interesi par rūpdarbību. Tas, kā mēs šo problēmu gribam risināt, tas ir izmantojot ļoti aktuālo dabas aizsardzības problēmu, veicināt to, lai cilvēki izmantot otrais izēvielas, gan, teiksim, dzīves, gan papīrus, gan plasmas, ja? Tādā veidā attīstot arī viņu radošumu un radīt unikālas lietas paši savām rokām. Iespējas veidot muzeju pētniecības programmas un arī iesaistīt cilvēkus īpašiem. Wow, you are very fast. So how would you judge success? How would you judge success? Your team, too, can answer. Good question, yeah. Varbūt, ka vairāk nebūtu tik daudz jāmaksā profitu izvešanu, teiksim, kaut kādā lokālā vietā, teiksim, kur mēs dzīvojam. Un cilvēkiem palielināt tas interesi par muzeju, attiecīgi arī vairāk apmeklētājiem. Tieši uzrokāt pulciņiem. I love the idea that thinking of the lower amounts of waste in your community is a way of judging a museum's success. That's right? That's real community impact. That's terrific. Who's next? Jā, mūsu lokālais muzejs saskārās ar problēmu, kas saucās etnisko grupu strīdi. Un mēs šo problēmu centīsimies risināt ar tādu pamatvajadzību apmierināšanu kā ēdienu uzņemšana,
respektīvi mīlestība iet caur ēdienu. Tāpēc mēs rīkosim tādu kā izstādi, kas ietvers arī radošās darbnīcas par tēmu putra, jo katrai nacionalitātei ir iespēja, kā viņi ir gatavojuši šo ēdienu. Viņi satiekās kopā, ir izstāde, un kuras rezultātā pēc tam viņi radošā darbnīcā katrs varbūt gatavo dažādus tos ēdienus, viņi pasniedz tos vienu otram, un respektīvi šīs saskarsmes rezultātā rodās dažādas kopīgi stāsti, vai arī stāsti par katras nacionalitātes atsevišķo putru, tad viņi tiek prezentēti avīzē kopā ar stāstiem par vēsturi un par to, kāds viss ir radies. Tad arī muzejs iegūst tīri sevi informāciju par šiem tradīcijām un par konkrētu cilvēku stāstiem. Un nākamie iegūmi jau saistās ar to, ka tiek rīkoti dažādi citi pasākumi, kuros pēc tam tālāk var runāt par tautas starpiem, par citām tradīcijām, kas arī katrai šajai nacionalitātei. Okay, perfect. So, how would you judge success? Es jau pateicu nedaudz par to, ka būs muzeja krājuma papildinājums un pēc tam par avīzi. And sorry. And I like using the newspaper, right, to extend your reach. It could also be on social media in other ways, in addition. Yeah, of course. Okay, next group. Tātad mēs esam mūsdienu amatniecības muzejs un mūsu problēma ir lūkošana interesi par amatniecību. Apcekoties šo, mūsu izstāde būs kliedzoša un tās galvenais jautājums būs, kāda būtu mūsu dzīve bez amatniecības. Mūsu dzīve bez amatniecības būtu tāda, ka cilvēks būtu pliks. Izstādes ietvaros būtu ekspozīcijas daļas, kurās mēs rādītu vizualizācijas, dzīvi bez dažādām amatniecības nozarēm, un paralēli šai izstādē mums būs arī darbnīcu cikls, kurā sabiedrībā pazīstam izdzīvotāju, dizaineru, ceļotāju vadībā. Cilvēki mācīsies izdarīt pavisam vienkāršas lietas. Piemēram, 7 lietas, ko jūs varat izgatavot no ūdens pudeles. Visbeidzot, šī izstāde piesaistītu visplašāko auditoriju, gan ģimenes, gan jaunieši, gan seniorus, un arī ne tikai dzīvējā, ne tikai tiekoties muzejā, bet arī sociālajos tīklos. Paldies! Great. Also under time. Very good. Nice. Mūsu muzejs ir novatpētniecības muzejs, un es vēršos pie jums direktoru. Mums ir kopīga problēma. Jums ir bērns, man ir bērns. Jūs bērns pavada pārāk daudz laika pie ekrāna, mans arī. Visi bērni pavada pārāk daudz laika pie ekrāna, gandrīz visi. Kā mēs varam to problēmu atrisināt? Es nezinu. Vai jūs zināt? Nezināt. Neviens nezina. Kurš to zina? Tikai viņi paši. Tādu problēmas risinājums ir viens. Aicina bērnus, vietējos 10 līdz 14 gadīgos bērnus, uzrunāja, protams, skolotājus, bet paši bērni ir mums svarīgāki, un jautāja viņiem, kā mēs varam atrisināt šo problēmu. Viņi piedāvā savus variantus, mēs izvēlamies 3 līdz 10 labākos, kāds ir mūsu budžets, no tā atkarīgs, cik mēs izvēlamies. Tātad 3 līdz 10 labākie varianti, tā ir ekspozīcija. Protams, mēs viņiem palīdzam ar materiāliem un kādām lietām. Sponsoru meklēšanu, protams, es atstāju jūsu ziņā, tas nav manas kompetences, bet balviņa mums ir, varētu būt laba. Balvā bērni brauc ekskursijā uz Rīgu, ko, protams, viņi visi grib. Un kas ir iegūms no tā, vai arī viņi visā šajā procesā jau nepavada laiku pie datora. Viņi jau domā, un gala rezultātā viņi kļūst par ekskursiju gidiem, un viņi piesaista savus kolēģus, kuri jau pavada pārāk daudz laika pie ekrāna. Viņi saka, nāciet šurp, mūsu muzejam, un mēs uztaisīšu izstādi, veidot kaut kas interesants. Un beidzot šie 10 līdz 14 gadus vecie bērni, kuri nekad kāju brīvprātīgi nespēr mūsu muzejā, kā jūs jau zināt. Okay, your time's up. Okay, great. Okay, who's left? We have a couple. Mums ir mūsdienu amatniecības muzejs un problēma ir klimata izmaiņas. Klimata izmaiņas, kā zināms, ir cilvēka darbības rezultātā, un tad mūsu sauklis būtu glābt pasauli, atgriezies pie amatniecības. Un, kā zināms, visu šo rūpnīcu industrializācijas rezultātā šī daba tiek piesārņota, un tāpēc mēs aicināsim ar darbnīcu ciklu atgriezties pie saknēm un izgatavot
izgatavot pašiem visdažādākos saimniecībā lietotus priekšmetus, kaut elementāri māla kaut kāds šķīvis, pods, varbūt izgrebt karoti vai slavenie lupadeķi un tam līdzīgi. Un tiks izveidot izstāde, kur jau bija šī ideja par atkritumu izmantošanu izstādē. Un tiks piesaistīti profesionāli mākslinieki, veidojot dažādas mākslas un dizaina objektus, bet, lai šī izstāde būtu ne tikai vizuāli saistoša, bet arī tomēr informatīva, tad katrs objekts tiks izgatavots no ļoti konkrēta daudzumā šiem te atkritumiem. Piemēram, kāds objekts tiks izgatavots no gada laikā iztukšotajām piena pakām vienā ģimenē. Tādējādi arī varbūt radot šo saisti ar to, cik reāli tiek vienā ģimenē šie atkritumi pirms saražoti. Un uz to atsauci, attiecībā pret sabiedrību, mēs izmantosim sociālos tīklus, kur varēs izmantot šos. Okay, your minute's up. Okay, great. Okay, we have a couple more left, right? There, yeah? Tad mēs esam dabas muzejs un mūsu problēma ir nesaskaits etnisko minoritāšu starpā. Un es minoritāšu grupu. Un mēs to risināsim ar Vislantijas sēņu izstādi. Un kā zināms, tad sēņošana ir mums nacionālais sporta veids, kas ir aktuāls gan latviski runājošiem, gan krievalodīgajiem. Un šajā pasākumā mēs aicināsim piedalīties ikvienu, ievadoties ar savām sasieņotajām sēnēm un dalīties ar pārējiem dalībniekiem gan ar pieredzē, kuras sēnes ir ēdamas un kuras ne, gan ar populārākajām receptēm. Droši vien ar sēņu vietām neviens nebūs gatavs dalīties, bet es domāju, ka tas varētu būt tāds labs savstarpējās komunikācijas veicināšanas pasākums, kas parādītu par to, ka mums ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā. Un tas rezultātu izvērtējums droši vien, ka mēs vairāk vērtētu tieši pašu procesu, jo es domāju, ka katrs šāds satikšanās brīdis ir vērtīgi un diez vai tie vajag tādu, fundamentālu akmenī cirstu pēc tam kaut kādu rezultātu. Jā. Mushroom diplomacy. Okay. Mēs esam tehnoloģiju muzejs. Mums ir jāatsinā nesaskaits starp etniskajām grupām. Mēs pilnumā, mēs esam muzejs, kura tuvumā atrodas kāda rūpnīca. Un padomu laikos iebrauc krievu valodā runājoši iestrādnieki, tikai krievi dažādās citās, un tā kā strādātu šajā rūpnīcā. Un mēs aptaujāsim šo cilvēkus un pēcnācējus, apkoposim stāstus un veidosim izstādi. Kā jums iesaistīsim arī vienkārši vietējos iedzīvotājus vai viņu pieredzi saskarē ar šīm citām kultūrām un grupām. Tas būtu, es runāju par šo vēsturisko aspektu, bet, ja mēs runājam par aktuālām tēmām, tad tas, protams, ir bēgļu jautājums, un tur mēs dosim iespēju, teiksim, šīm bēgļu ģimenēm, ja pārstāvā tās ir ģimenes, iesaistīsim viņas dažādās muzeja pedagoģiskajās programmās, aicināsim, teiksim, bērnus kopā ar vietēju iedzīvotāju bērniem, piemēram, saprast vilcienu maršrutu transportu līdzekļu, kaut kādas darbības principus. Tādā veidā vienkārši veidot saiknes, ka tieši bērni komunicēt savā starpā un integrētos. Tad vēl mēs esam muzeja atvērsim šīm etniskajām grupām, dosim savu telpu, teiksim, lai viņi varētu arī prezentēt savu valsti kaut kādā veidā, lai viņi varētu, teiksim, runāt par savā valstī biežāk pielietotajām tehnoloģijām un tam līdzīgām lietām, kā arī vēl viena ideja izstādē varētu būt, teiksim, komunikāciju tehnoloģijas, kas tiek pielietotas saziņai ar cilvēkiem, kas ir palikuši, teiksim, šajā dzimtenē, šajā valstī, kur mēs esam atbraukuši. Okay, your time's up. Okay, did I get everybody? Yeah? Yeah? Mēs esam dabas muzejs, sadarbībā ar Medicīnas muzeju veidosim interaktīvu programmu. Gan jauniešiem, gan pieaugušiem, neatkarīgi no vecuma grupas. Kā likt aizdomāties par cilvēku ietekmi uz klimata izmaiņām un to novēršanas iespējām. Tiks veidota programma Brauciens pa dzīvi.
Uz ekoloģiskiem jautājumiem atbildot, tiks paziņots, ka dzīvos zaļi un ilgi. Uz atbildēm, kur jūs ietekmējat klimata izmaiņas, būs norādīts laiks, ja nesāksiet dzīvot zaļi, tad ātrāk izbeigsiet eksistence. Okay. Okay, those were excellent, so creative, right? And again, part of what it shows is that all of us as museum workers have opportunities to make these deeper connections and to really serve as places that can help solve problems. You know, maybe that little local history museum isn't going to solve climate change on its own, but honestly, if enough of us do, we can. These things are within our skills as humans to begin to address. It was a really great selection of things. Any questions about anything you did? Any questions this activity, this series of activities that made you work hard all afternoon? Any questions that it raises for you? I've worn you all out. Okay, I want to end with then this in English takeaways. I'm curious if anybody wants to volunteer one thing they're going to take home from today. I always think a workshop when I go as a participant is useful if I get one thing that caused me to think differently or that I'm going to try different at home. So I'd love to have someone volunteer what their takeaway from today was. Anybody? Yeah. Tā mana lieta, ko es jau sāku domāt pirms braukšanas šejieni, bija par to, kā apvienot dažādas paaudzes. Un tas ir, man liekas, svarīgs jautājums, un tas ir jautājums, kā apvienot tās paaudzes gan savā starpā, gan viena ar otru. And do you feel like you have more ideas about how to do that? Yeah, that's how it starts. Anybody else have a takeaway that they want to share? No other ones? You look like you, yeah. Thanks. I think that it would be this question of how to interact better with the community of the visitors of the museum and potential visitors of the museum, and to integrate their opinion more in the content of the new exhibition which we are planning to rearrange. Great. So later, later, one of the other workshops I'm doing next week, I think, is about really integrating visitor voices into museums. So we'll be going kind of deeper into that question. Anybody else have things that they're going to take away? Or that you want to think about, or you're confused about? Nothing. You're all, okay. So when I come back to Riga next time, you all will have done. You'll have convinced your directors to do big exhibits. And I have just one final thing. It's always a little scary when you come to do a workshop in a totally different place, like a whole different country. You have been the best introduction ever. So thank you very much.